Čau, draugi! Man te rozītes fermentiņš. Gatavs, vēl ir palikušas 4 pudelītes. Ja nu gadījumā kas. Ieliešu tikko no vitrīnas. Būs augsts, atsasēts. Mēs te nogriezām pēc tās uzkrāpušās pudeles, nogriezām ļoti augstu. Lai fermenti, kā saka, pavisam mierīgi ir. Skaista krāsiņa. Jā, ko es jums vēl gribēju teikt? Kā saka, pie kā? Par to, tie, kuri vēlās fermentiņus, dodamies no 27. aprīļa. Skatām 5-6 dieniņām būs, kā saka, pauzīte. Un tie, kas vēlās fermentiņus, tad reiķinieties to, ka nākamajā nedēļā, līdz kādai ceturtdienai, tad nebūsim pieejami. Ja? Un es zinu, ka fermentiņus, kā saka, gribās katru dienu, tāpēc laicīgi dodat ziņu, jā. Tā kā līdz piekdienai, ja? Līdz piekdienai pieņemam pasūtījumus, un tad būs pauzīte. Ja? Tā kā tā mīļā. Man kā vienmēr fonā vai nu lakši vai ķiploki, jā, tāda valstība man mūžīgā, jā, fermentiņi, lakši, ķiplociņi, jā. Bet kā redzat, nu jau būs tuvu pie 2 gadiem, jā, laiks kā beigs skrien. Un, ziniet, kā ar tām lietām, tu nevari mākslīgi cilvēkiem par kaut ko stāstīt, ja tu pats to nemīli. Tā tas nesanāk. To var izdarīt, tā kā saka, tagad ir modē ņemt coachingus un ņemt cilvēkus, kas tev visu iemāca, ja? Jā, ja tu pats neko nemāki, tā spilgtā reklāma, viņa var iedarboties, jo cilvēka psihe ir diezgan viegli iespaidojama. Bet tie cilvēki, kas dzīvo ar sirdi, tu viņus neapškarēs, viņus neapmuļķos. Tu vari teikt, jā, šis dzēriens ir burvju dzēriens, viņš tev visu dzīvē izlabos, jā, vai jebkuru citu lietu, vai šis mans avokādo ir pats labākais, jā, tu viņam uztaisi spožas zvaigznītes un viss tur, kā saka, viss prakšķinās, jā, un uz mirkli cilvēkam, kā saka, šī psihe tev, protams, kā bērniem mulkteņus, jā, šie visi mākslīgie konfekšu papīrīši, jā, uzmanību pievēršās, bet dziļumu tā nav. Un par fermentiem ir līdzīgi. Tu pats sev pajautā, tev palīdz, jā, kādi ir ieguvumi, vai tu nemelo pats sev, un kāpēc tu viņu dzer? Jā, un to sajūtu, tāpēc, kad mēs bieži, ka pie mums cilvēki, ka mums nebija domas, mums vispār nebija domas, ka kāds pie mums nāks, ka kāds gribēs mūsu tvertni, ka kāds vispār gribēs mūsu encīmus, mēs to darījām no šejienes paši sev. Un tas arī ir. Nav labākas, ja to var nosaukt par reklāmas, jebkurai lietai īstenībā, ko tu dzīvē uzsāc, tu esi pats galvenais, tā pati galvenā, ja to var teikt, šī reklāma, jā. Jo tu nevari pasniegt neko tādu, par ko tev pašām nedeg sirds un nedeg acis mīlestībā. Tā kā tāds arī mans uzplūds. Es zinu, es bieži sāku par kaut ko vienu runāt, un tad man aiziet, un man ir jāpasaka kaut kas man vienkārši brīvi plūst cauri. Tā kā tā, dzeru rozīti. Šis gan ir ar tumšo, nevis ar imī medu, ar vidējo medu. Mūsu medus virs bišķiņi sajauc un atveda mums vidējo medu, bet arī vidējais nedara. Ja? Protams, ka fermentiņš ir dzerams, viss ir kārtībā, bet tikai gaišais. Tikai gaišais, nekādu atkāpju, jā. Tas ar kā saka, ir vēl jums atgādinājums. Tie, kas, varbūt ir naļu biķeļu, kā saka, tumšais medus arī varbūt kādam patīk tā skābi, rūgti, tāda garša, ja? Bet cik es esmu par šo laiku jautājusi un salīdzinājusi, visi kā viens saka, nē, Kristīna, tie iepriekšēji bija labāki, un man pašai ir labāki. Tā kā tā, lai visiem silta diena. Kā es vienmēr saku,
nekas kā ārā sniegt, nekas kā ir aprīļa beigas. Jā, šeit, mīļie, šeit ir pati galvenā mūsu mājiņa, mūsu saulīte un mūsu siltums. Un dzerot fermentus, šo siltumu un saulīti arī man ir bijis vieglāk, kā saka, saglabāt šajā laikā, šajā virpuļojošā, straujajā laikā, kad jums jātiek līdzi ir zemes enerģijai. Jā, tā kā tā mīļie.